labrīt, labdien, labvakar. Mans vārds ir Tumba Dators. Laika prognozes ziņas. Šodien gaisa temperatūra bija pavērsta, taču par spīti tam cilvēki devās laukā uz tirgu un daži arī uz darbu. Planēta Zeme šodien būtu dienvidrietumu ceturtdaļu vējš. Gaisa temperatūra bija -16 Ventspils rajonā. Diezgan augsta, ne? Jā, tā pagaiži, bet bija vēsāks arī pagaižiem. Tad arī bija sniegs, bija daudz jā, tagad jau var teikt tā. Liepājā tā sasniedz -19. Rīgas rajonā tā bija mazliet augstāk -19, -20 grādi. Latgalē gaisa atzīs pat līdz -26. Latgalē jau kā parasti, zin kā, augstāks tā. Tur nav tik tuvu jūra, tur tāds svērš un tā. Bet par rītdienu gaidāmo laiku. Rīt 5. februārī gaisa temperatūra sasniegs pat -29 grādus un skolēni droši varēs palikt savās mājās. Nebūs varēsiet gulēt ilgāk un atpūsties. Tas būtu viss par kurzem. Par pārējo Latvijas teritoriju mēs diemžēl nevaram neko prognozēt, jo kā mums paziņoja mūsu satelīts, kurš ir augšu debesīs, ir nogāzies Kaspijas jūrā. Apmēram pirms kādas stundas. Ar šo bēdīgo notikumu ir beigušās mūsu laika ziņas. Uz redzēšanos. Reklāmas pauze. Sveiki! Šī jaudīgā turboglāze, kurā ir biezas sieniņas, un pateicoties tām tajā saglabājas siltums, un no tās var ērti padzerties. Šo glāzi var iegādāties rajona Supergeto tikai par turpinājumās ziņas. Labvakar, esam atpakaļ ēterā. Šīs ir vakar ziņas. Tās vadīšu es, monitors Kaste. Dēļ augstās temperatūras šodien no ielām valsts spīdolu patruļi ir savākuši daudz sasaluši kaķus, bet ir arī daži nosaluši bezpajumtnieki. Ziniet, Bolmuži, tur īvetiņi. Liepājā ir parādījusies jauna banda, šķiet ar nezināmo nosaukumu Činā. Tas arī viss šī vakara ziņas. Uz redzēšanos.